Mana mīļā Nīcas vidusskola. Tev jau ir 90 gadi. Tad, kad es tur mācījos, man likās, ka tu šo vecumu nekad nesasniegsi. Jo pēc mūsu klases bija iespējams absolūti viss. Tu biji mums kā otrās mājas. Palīdzēja veidot mūsu raksturu, jo pēc eksāmeniem nekas nešķiet vairs šobrīd grūts. Palīdzēja atklāt mūsu potenciālu, deva mīlestību, radīja interesi. Novēlu skolai vēl 190 gadus nest dzīvē cilvēkiem prieku un zināšanas. Sveiciens Nīcas vidusskolai skaistajos svētkos, skaistajā jubilejā. Un novēlu tev sagatavot vēl dzīvei daudzus prezidentus, galvenais prezidentus savās dzīvēs. Man ļoti patīkams atmiņas par skolas laiku, par skolēnu līdzpārvaldes laiku. Tas man tiešām iedrošināja uzdrīkstēties un noder visā dzīvē. Katram jaunajam cilvēkam pabeidzot skolu, dzīve un dzīves ceļi iegrozās dažādi. Citam ceļi ir taisni, gludi, citiem uz augšu, citiem bedraināki, bet visi ceļi ved uz priekšu, uz nosprausto mērķi. Paldies skolēnu valdei, skolēnu valdes idejai, kas man ielika vērtības, kurām es virzos uz priekšu, sasniedzu savus mērķus. Pēc tam man ir iespēja paskatīties atpakaļ, būt gandarītam par padarītām. Skolēnu valde manā dzīvē ieņem ļoti svarīgu vietu. Pateicoties tai, es iemācījos paust savu viedokli, strādāt komandā, kā arī virzīties un sasniegt savu mērķi. Lāstu un Agri Petermaņus es varu saukt par saviem dzīves skolotājiem ar lielo burtu. Sveiki, Nīcas vidusskolas skaitiem. Skola ir bijusi zināšanas, draudzības, atmiņu, kaldinātām vairākām paudzēm. Skolas siena labā neskaitāmus stāstus par centieniem, par sapņiem. Vienmēr esmu lepojusies, ka mācījos tieši Nīcas vidusskolā, un šajā svētku laikā gribu pateikt paldies ikvienam skolotājiem, ka viņi atbalstīja skolēnu pašpārvaldi. Tā bija vide, kur ik viens no mums varēja nākt ar savām idejām, paust savu viedokli, piedalīties argumentētās diskusijās, lai pārliecinātu, ka viena vai otra ideja ir vai nav atbalstām, un tieši šī prasme ir tā, ko es ikdienā, piemērojot tiesību zinātnes jomā iegūtās zināšanas, izmantoju visvairāk. Paldies par šo iespēju un šīm zināšanām, un lai visiem priecīgs svētku laiks. Lai tālākais dzīves ceļš būtu pēc iespējas gludāks. Paldies par iekšējo poru atvēršanu un publisko uzstāšanos spodrināšanu. Ja ir vēlme un vēlme darīt, tad rezultāti būs un paši no sevis atnāks. Saules mūžu mūsu Nīcas vidusskolai un skolēnu valdei. Es vēlos teikt paldies par to, ka jau pusauģu gados ļauj mums just to, ka mūsu viedoklim ir nozīme. Es ticu, ka tas ir palīdzējis veidoties lielai daļai personību. Tāpēc neskaitāms gadus vēl priekšā un daudz stipru un labu personību. Mūsu mīļai skoliņai 90. jubilejā es novēlu saglabāt augsto izglītības līmeni, kuru tā sniedz skolēniem, neapstāties izaugsmē un vienkārši palikt tikpat omulīgai, kāda tā bija toreiz un ir tagad. Šī vieta ir visu mūsu ceļa sākums. Te mēs mācījāmies domāt, sapņot un ticēt sev. Paldies visiem skolotājiem, kuri ar savu sirdi un deksmi palīdzēja mums veidot mūsu ceļu. Lai šai skolai vēl daudz radošu un spožu gadu priekšā. Šodien es vēlos sveikt Nīcas vidusskolu šajā skaistajā apaļajā jubilejā, bet īpaši sveiciens un paldies es vēlos teikt tieši skolēnu valdei, jo tā bija tā vieta, kur es noticēju sev, saviem sapņiem, savām ambīcijām. Tad es novēlu arī katram no jums būt drosmīgiem, uzņemties atbildību un atcerēties, ka katrs mazais solis šodien ir ieguldījums jūsu nākotnē. Nav svarīgi gluži kādu ceļu es izvēlos, svarīgāk ir kāds cilvēks es ņemu līdzi. Ikdienas man līdzi nāk zināšanas, kuras iegūt tieši Nīcas vidusskolā.
kā arī noder prasmes, kuras ieguvu skolēnu prezidijā, esot skolēnu prezidenta. Ikdienas man siltas atmiņas par Nīcas skolu, skolotājiem, klases biedriem un visu piedzīvoto. Tāpēc sveiciens manai skolai jubilejā, saules mūžu Nīcas vidusskolai. Universitātē, protams, viss ir forši, bet dažreiz gribās atpakaļ uz vietu, kurā zvans nozīmē brīvlaiku, nevis vēl vienu eseju un negulēt nakti. Nīcas vidusskola. Tās bija manas otrās mājas 12 gadus, un par to es viņai saku paldies. Nevis atkal, bet vēlreiz vēlos apsveikt mūsu skolu 90 gadu jubilē. Ko lai novēlēt? Lai skola turpina augt, jo vislabākais tikai priekšā.